Gunārs Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gunārs Rēders. Eiropa – mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Sveicināti raidījumā Eiropa – mīti un realitāte. Mēdz sacīt, mūžu dzīvo, mūžu mācies, vai arī mācīties nekad nav par vēlu. Skan skaisti, bet vai tā tiešām ir? Vai tas nav mīts, ka tu vari mācīties 50, 60, 70 un 80 gadu vecumā, un tas patiešām tev noder? Par to arī šovakar raidījumā runāsim. Mūsu studijā ir Dita Traidās, Anta Kučere un Mārtiņš Ķīsis. Labvakar, prieks redzēt. Anta, sākšu ar jums. Kā tad ir ar to mācīšanos? Ir vērts sākt jebkurā brīdī? Īstenībā man ir sanācis taisni tā, kā jūs teicāt, ka mācīties nekad nav par vēlu. Es 60 gados, man bija 60 gadu, uzrakstīju projektu Leonardo da Vinci un aizlaidos uz Franciju mācīties, kā ražo kosmētiku. Tā kā franči ražo, un viņi ir pasaules flagmaņi šajā nozarē. Nu, viņi ir flagmaņi, jā. Es domāju, ka man arī vajag, ka es arī neesmu sliktāk par frančiem un mūsu dabā un vielas, kas pie mūs aug, tas nav kāpēc sliktāk, mēs arī to varam darīt. Aizbrauc uz Franciju, dzīvoju tur 3 nedēļas, pie tādas Klēras, viņu sauc, Montessori. Viņam bija 45 gadi, viņa bija izstrādājusies lielā rūpnīcā par galveno tehnoloģiju, ražojot krēmus. Viņa noskatījusies, cik daudz ķīmijas tur pumpē iekšā un cik tas daudz nodara cilvēkiem pāri, sievietēm sevišķi veselībai. Un bija sākusi savu bioloģisko ražotnīti kalnos, Alpos, vīrs audzēja bitītes, lai viņiem būtu krēms no kā ražot. Pati viņa audzēja visus augus no kā destilēt šos puķūdeņus. Visi tur destilēti vēl iepriekšējo gadsimtu, tur tādi uz ratu riteņiem, tur vilka, zirgi vilka, destilātārus un viss. Tur es dzīvoju, mācījos, vācu augus, destilēju, ražoju, vārīju krēmus kopā ar Klēru, braucu pa maziem tirdziņiem. Viņi nebūtu nav bagāti cilvēki, nebūtu laukos cilvēki, tur tiešām nav bagāti. Tad tādā brīdī mums bija atnākusi tā treknie gadi, un mēs dzīvojam labāk nekā viņi. Mani tur aizveda īstenībā pašas gribēšana to darīt, un to es visu mūžu biju gribējusi, kad ražot ar savām rokām kaut ko, kaut man ekonomisti izglītības, tehnisko universitātes beigus, un visu laiku ar tiem papīriem, un tas ir grūti īstenībā, te visu laiku piebāsta galvu, tu par to tik domā, bet tie cilvēki, kas ar rokām ražo un strādā, un tas ideāli, un tā es aizbraucu samācījos. Viens ir domāt, bet kur tas klikšķis, jā, to var reāli, braukšu un darīšu, kā tas tā? Es esmu sapratusi, ka dzīves garša ir tas, ka tu vari paļauties uz sevi, un tas, ka tu esi uzņēmējs, ka tu pats sev vari nopelnīt maizi, ka tu neesi otra pakļautībā. Man tāds raksturs laikam, tāpēc, ka es esmu vērsis pēc, un kad es varu strādāt, kad es gribu, atpūsties, kad es gribu, braukt, kur es gribu, un vispār darīt, ko es gribu šai dzīvē, jo galu galā jaunāk mēs nepaliekam, un dzīve ir jāizgaršo tā, tā riktīgi. Kas ir tas stimuls, dzinums? Bet īstenībā aizstimulēja mani, ja tā jāsaka, tad māte krīze. Naudas trūkums īstenībā. Un tad es audzēju zāļu tējas, ražoju šīs tējas un fasēju, pārdevu veikalos, bet, kad iestājās krīze, tad savairos vairāk to ražotāju, realizācija kritās, ieņēmumi kritās, un tas man aizdzina īstenībā. Arī tāda konkurences spējas? Jā, konkurences, tāpēc, ka bija liela konkurence tēju nozarē, un to vairs nevarēja pārdot, te viņiem bija maziņi, un tad es aizbraucu turien, samācījos, atvedu šo produktu uz Latviju, un tagad es viņu ražoju jau 2008. gada septembrī es biju Francijā. Un tagad man iet labi. Biznesa iet? Jā. Visgrūtāk ir pārdot. Tā, saražot un izdomāt. Bet tas noderēja? Tas ļoti noderēja. Mārtiņu, kas bija tev dzinulis iet kaut ko meklēt ārzemēs? Es mācījos Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā, 4. kursā. Man vajadzēja iziet tā kā kvalifikācijas praksi. Un tajā laikā skola piedāvāja iziet to praksi saistībā ar Da Vinci programmu ārzemēs. Bija ļoti interesanti, bija pamācīties tajā skolā, jo mums bija tā, kā limitā vidusskolā mēs mācījāmies mēnesi. Pēc tam mēs visi, kas bijām no vairākām valstīm sabraukuši, mūs izlika pa prakses vietām. Viesnīcām Anglijā? Jā, vairākām viesnīcām. Bet kas tad ir tas? Taču arī Latvijā varēja iziet viesnīcā un dabūt praksi. Kas ir tas, kas tur ir savādāk? Ko tu tur iegūt? Teiksim tā, man bija tikko arī 18 gadi palikuši un vēlējos arī kaut ko tā kā jaunu, kaut ko nebijušu, un tā šķita ļoti labi iespēja valodu apgūt. Anta, jums, kad jūs dodaties uz Francijas kalniem, tur
nebija jaunas nepieciešamības, nezinu, valodu, vēl kaut ko vajadzēja zināt? Tagad es nolaidos. Marcels savā dzimšanas dienā, domāju, ne gudra, tu neesi valodu, tu nezini. Viņi ļoti neatsaucīgi arī tautais. Uzrunāju angliski, atvainojiet, vai nepateiksiet tur. Viņu, un iet prom, un nerunā, un iet. Francūži. Jā, tad beigās tad sameklēju tādas meitenes, kuras bija holandietis, vācietis jaunas, tad mēs tur atradām ceļu līdz galam, bet man bija tūks meitene, tad es mūs glāba, bet bija ļoti beigās, tā kā iepazīstu frančus, tas arī, es domāju, šīs programmas ir viens no mērķiem, ir, lai mēs iepazītu viena cilvēku sapazītu ar citu valstu cilvēkiem, tā kā tāda, ka mēs justos, ka mēs esam savienībā. Jo tad arī, piemēram, tur, kur es dzīvoju, Klēra, viņi pat nezināja, ka tāda Latvija ir. Tu zini, kur Baltija, ne, arī Baltija, es nezinu, viņiem tāda maz nav. Un tā kā vakarā viņi rādās savā televīzijā. Tur laika ziņas rāda no vienas Francijas malas, kā sāk no okeāna, tā līdz otrai maliņai, un viss, viņiem tādi, viņi paši lieli. Paši lieli. Tāpēc viņiem nevajag tā kā mums zināt, kas notiek, kur kas ir. Dīta, daži piemēri, ko mēs dzirdējam, tie ir tādi raksturīgi piemēri, kā cilvēki brauc un dabūna kaut kādas zināšanas un atgriežas un kaut ko dara. Tie stāsti ir viens par otru, godīgi sakot, jaukāki un interesantāki un izaicinošāki. Bet, nevēl tie Eiropas Savienības šādas atbalsta schēmas jau finansē gadu desmitiem. Šī cilvēku došana viņiem iespēju darīt kaut vai to pašu lietu, ko viņi dara šeit, bet darīt viņu citā vidē, citā organizācijā, citā kultūrā, tas jau vien ir ārkārtīgs tāds grūdienis pozitīvs tādai plašākam skatījumam uz dzīvi, citu tautu mīlēšanai, sevis apzināšanās, savas identitātes apzināšanās un citas kultūras cienīšana, protams. Šai gadījumā, un tas ir svarīgi, abi šie cilvēki atgriezās pēc tam Latvijā un kaut ko dara. Šo atbalstu un šo taisni braucienu izmantot par palikšanas iespēju būtu droši vien grūti, jo programma atbalsta taisni tik, cik ir nepieciešams konkrētā mērķa izpildīšanai. Viņa nenodrošina finansiālu atbalstu tālāk. Tas, ko cilvēkiem varētu šāda te vizīte nest atpakaļ atbraucot pārdomas par to, vai man tur nebūtu vieglāk varbūt dzīvot un strādāt. Bet, es teiktu, ka tas vienā lielā tiesā gadījumā varētu būt mīts. Tas nav tik vienkārši. Man liekas, diezgan grūti ir ilgoties pēc dzīves garšas un viņu izsapņot un tad viņu sagaidīt. Man liekas, ka dzīves garša rodās taisni tajā negaidītībā, kad liktenis vai dzīve vai tava profesija tev pienes pavisam jaunas un negaidītas iespējas. Man, piemēram, tāda negaidīta iespēja bija braukt ar motociklu. Un vējš matos un sejā, tā ir mana dzīves garša. Jo es nekad pēc tā nebiju ilgojusies, es nemaz nezināju, ka man tas patiks. Es, godīgi sakot, pat baidījos no tā. Bet tad, kad pienāca tāds brīdis dzīvē, kad bija motociklas sētā un teica kāp virsū, pirmais brauciens, tad es sapratu, kā bez tā varēja dzīvot. Es gribu piedāvāt nosīties Dainas Jāņkalnes sižetu par kādiem kursiem tepat Latvijā, kur Latvijas māsiņas var iegūt diplomu, kurš ir derīgs ārzemēs, un līdz ar to viņas var doties tālāk uz ārzemēm un atrast darbu tur. Gundars Rēders, Daina Jāņkalne. Daina Jāņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Sēžties, lūdzu. Tā, sēžties. Irēna ir medicīnas māsa gandrīz 30 gadus un joprojām teica, ka šis darbs ir vislabākais, kurā var sevi iedomāties. Tā, pirmo reizīt man sanāca ļoti augsts. Bet kādreiz gadās tā, kad, teiksim, jūs esat satraucies pašlaik ļoti stipri. Dzīves sapnis bija kļūt par ķirurgu. Ja? Teiksim, tas, kad es būšu mediķis, es zināju no 3 gadu vecuma, es esmu pie tiem laimīgajiem cilvēkiem, kas, teiksim, tad, kad es pabeidzu pamatskolu, man nebija jādomā uz kādu tehnikumu iet. Ilgu laiku Irēna strādājusi par anestēzijas māsu reanimācijā, taču dažus pēdējos gadus nomainījusi slimnīcu pret ģimenes ārsta praksi. Neslēpj, ka beidzot atzinusi pati sev, gribas strādāt mazliet vieglāk. Mums, piemēram, neatšķirās, vai tu strādā smagā nodaļā, neiro
neiroloģijā, vai tu, teiksim, strādā kaut kur, kaut kādā pēda aprūpas kabinetā vai vēl kaut kur. Alga īstenībā neatšķirās, vai tu strādā vieglāku darbu, vai tu strādā smagāku darbu, alga ir viena un tāpat. Ja Latvijā grūti runāt par māsas darbu kā prestižu profesiju, un medicīnā var noturēties vien tie, kam šis darbs ir sirdslieta, tad citvietē Eiropas Savienībā situācija atšķiras. Varbūt atšķirībā no Latvijas, Eiropas valstīs ir diezgan prestiži mācīties par māsu. Piemēram, man viena kolēģe, kas ir psihologs, viņa aizbrauc uz Angliju dzīvot, un viņa gaida 3 gadi rindā, lai varētu mācīties par māsu. Arī Latvijā viduvējības nevar strādāt par medmāsām, jo šis darbs prasa nemitīgi izglītoties. Katrus 5 gadus jāpārliek māsas eksāmens, bet katru gadu 150 stundas jāmācās kursos. Nav svarīgi, vai strādā pie ģimenes ārsta, vai esi virsmāsas slimnīcā, kā piemēram Ināra. Pēc tam noskaidrosim, kā viņam tur labāk, kādu pārsēju labāk likt. Labdieniņa! Tomēr šobrīd gan Ināra, gan Irēna mācās vēlreiz Stradiņu universitātē 2 gadu ilgā Eiropas Savienības fondu apmaksātā studiju programmā. Tā pirmkārtām ir liela uzdrīkstēšanās. Teiksim, cilvēkam ar gadiem 50 sēsties skolas solā un sākt atkal visu mācīties, iet, kārtot eksāmenes, iet uz lekcijām, mobilizēt sevi viennozīmīgi, palikt maliņā to, kas ir varbūt ikdienā gribas vairāk darīt. Sākumā es neteikšu, ka tas bija viegli. Labdien! Kā jūs klājas? Viss šobrīd ir labi, esat apmierināts ar palātiņu, ja? Viss ir mierīgi un arī gultiņa ir ērtāka, ja? Jā. Man ir vajadzīgs diploms, kas ir atzīts ne tikai Latvijā, kas tiks atzīts arī ārzemēs. Ja man nomācoties 2 gadus, es, protams, būšu beigus vēlreiz 2 gados koledžu, jo mans diploms nederēja ārzemēs, tad tagad varbūt mans diploms derēs ārzemēs. Likumdošana Latvijā sakārtot tā, ka daudz medicīnā praktizējošu māsu izglītības dokumenti paradoxālā kārtā liecina tikai par vidusskolas, labākajā gadījumā arod vidusskolas izglītību. Man šobrīd ir padomu laiku medicīnas māsas diploms. 704. gadā es pabeidzu. Mēs nevaram ieskaitīt, šīs stundas, ko viņi ir apgūši. Mēs nevaram, viņiem ļaut mācīties mazāk tagadējā līmeņa programmās. Faktiski viņiem ir jāsāk turpat, kur jebkuram citam ar vidusskolas izglītību. Tomēr ne tikai padomu laikos, bet līdz pat 2004. gadam saņemtie māsu skolu diplomi tiek uzskatīti par nepietiekami vērtīgiem. Šobrīd feldšeris un medicīnas māsas mācās vēlreiz, lai saņemtu tā paša līmeņa, tikai atzītu diplomu. Mēs mācītos bakalaura studijas, ja būtu pielīdzināts. Ļoti daudz, kas tika vienkārši atkārtots. Ja? Varbūt mazliet nāca klāt, atkal tas, kas bija jauns, medicīnas vēsture, tieši pirmsākumi manai profesijai kā tādai. Bet tas profesionālais, praktiski bija jau dzirdēts un nācās vienkārši atkārtot. Mēs vienkārši strādājām, darījām savu darbu godīgi. Un nepadomājam par to, vai šis mūsu diploms ir pielīdzināts vai nav. 4. Labdien! Jā, lūdzu. Šis sāpes ir akūtas. Tādas stipras un spēcīgas sāpes ir. Jā, viennozīmīgi. Varbūt negluži ideālā veidā, bet Latvijas māsām beidzot būs starptautiski konkurētspējīgs diploms. Un prasmes, kas arī līdz šim tika uzskatītas par labām, tiks papildinātas ar svaigākām zināšanām. Vienai daļai tas nozīmē lielāku konkurētspēju tepat Latvijā. Tomēr lielai daļai medicīnas māsu šis tālāk izglītības diploms būs kā atvērtas durvis uz labāk apmaksātu darbu tirgu ārpus Latvijas. Tas, ko mēs jūtam kā izglītības iestāde,
ar katru mēnesi arvien vairāk māsas pieprasa dažādas izziņas, lai formētu dokumentus aizbraukšanai. Tā kā mēs ļoti izjūtam to, ka māsas dodas prom. Ja viņu status nemainīsies, tad faktiski, es domāju, pēc 10 gadiem mūsu aprūpēs varbūt tadžiku vai azerbaidžāņu vai ķīniešu māsas, jo latviešu māsas būs Anglijā vai Norvēģijā. Patiesībā par godu jāteic, ka ne jau tikai Latvijas māsas dodas meklēt labāk apmaksātu darbu. Globālā tirgus principi iespaido arī pārtikušās Eiropas valstis. Ir veikti pētījumi, es gan tādu nepateikšu konkrēti varbūt atsauces, bet vienā no tādām starptautiskām saiešanām māsu tika prezentēta ļoti interesanta lieta par to, kā māsas migrē. Un faktiski tas notiek tā kā apkārt pasaulē. Ja? Ķīniešu māsas un Āfrikas māsas migrē uz Eiropu, Eiropas māsas migrē uz Ameriku. Varbūt tās Latvijas māsas var uzreiz braukt uz Ameriku. Nu, tas tad būtu vēl perspektīvā. Varbūt. Runāsim par to. Paldies tev, Dainu. Mēs atgriežamies tepat studijā. Mārtiņ, patiešām, vai tad, kad tu tur mācījies un strādāji viesnīcā, nebija vilinājums vai vēlme, jā, te ir iespēja palikt un pelnīt, es pieļauju vairāk, ne? Nu, šo domas īstenībā apsvērt. Man bija arī, kad es braucu no turienes prom, piedāvājums pēc tam pabeigt skolu un atgriezties tai pašā vietā. Un daudz, kas arī, bija ar maniem praksē kopā no tās pašas, teiksim, grupas, kas mēs bijām, arī palikt tur un palikt strādāt. Lūk, Dita, palikt tā tad izmantoju šo iespēju. Tā motivācija ir lielāka par to, kas tevi saista Latvijā uz to brīdi, tad jā, protams. Kas tev lika atgriezties? Teiksim tā, lai arī kā, bet man Latvijai liekas tuvāka. Kā jau zināms, daudz jauniešu ir aizbraukuši, un tā skaitā arī mani draugi un paziņas liela daļa tiešām. Bet, lai arī kā, bet es tomēr vēl kaut mazāk, bet ticu tam, ka šeit tomēr ir kaut kas iespējams, un tāpēc arī nebrauc. Anta, jūs jau daļai pateicāt, ka ārzemēs arī neiet nemaz tik spīdoši tiem, kas nodarbojas ar to biznesu, ko jūs darat. Bet vai nav bijusi doma paplašināt tirgu, teiksim, un meklēt iespējas? Nē, savam produktam es tirgu meklēšu. Tas ir skaidrs, un tad, kad es arī tagad individuāli sūtu gan uz Ameriku, uz Angliju šos krēmiņus. Tādi kā latviešiem, kas tur ir bijuši, un ka tur ļoti dārgs viņš ir, un ka šeit ir tāds līdzīgs kaut kāds produkts. Bet es esmu valsts patriota. Es domāju, ka mēs attīstīsimies, mēs būsim riktīgi laba un ļoti vadoša valsts Eiropā. Tā nevar būt nemaz. Tas ir īslaicīgi, un tas ir, kamēr mēs atsperamies kā jauna valsts. Kā jauna valsts, es domāju, visus 20 gadus, vai ne, nevis tikai viena sliktu valdība, vēl viena sliktu valdība, bet kopumā. Nē, valdība arī daļēji ir, bet mēs paši esam vainīgi pie tā. Tāpēc, ka mēs katrs savu valsti nemaz tā nemīlam, kā uzņēmēji arī šito neielaidīs realizācijā, to neparādīs, no tās nemaksās. Un tur jau viss tas sākās, jo jāsāk ar pašam ar sevi. Ja mēs būtu ļoti mīlētu savu Latviju, ļoti mīlētu, tad viņam arī būtu daudz labāk, ne tikai, tur nevar vajag tikai valdību. Tā ir cerība. Sapratuši, ka dzīves garša ir tajā, ka tu esi uzņēmējs, ka tu vari paļauties pats uz sevi, ka tu vari darīt, ko tu gribi, un ka tev sanāk. Es domāju, šādas te vizītes vai šādas stažēšanās vai pieredzes apmaiņas, viņas īstenībā ļoti pastiprina šo vēlmi, es varu, es zinu kā, es esmu redzējis, ka es esmu pilnīgi svešā valstī varējis spējis kaut ko izdarīt, un atbraucot atpakaļ, kas jau ir savas sienas un savas mājas, šī pašapziņa ir daudz augstāka un šī pašvērtība. Tā ir tās programmas, godīgi sakot, labākā ziņa, kad šis uzņēmējdarbības gars tiek veicināts cilvēkam tur. Tā ir? Tas ir arī ne tikai praktisks zināšanas. Es par Eiropas naudas ļoti apgūstu. Es 7 projektus esmu realizējis kopā dažādos, gan nodarbinātībā, gan erafu, gan lauku un visādus. Man ir tāda klētiņa, restaurēta, kuras uzņem turistus, un kur turisti var smērēt šos krēmus un pirkt krēmus, un tad es viņiem tādu iedvesmu, kad katrs var, un tik daudz nišu ir.
tas ir un būs labi, un tas ir baigi pozitīvi. Un tu izbrauc prom spīdošām acīm. Es tā baigi uzpumpēju viņiem tādu garu, kad var darīt, un būs, un es viņiem, ko tik māku šis idejas. Ko tik varu, tādu, es teiktu, man taču miljonus ideju, bet jūs ņemat un realizēt viņus. Es nevaru pat, tāpēc, ka man daudz gadu un kāds viens cilvēks var padarīt. Viens cilvēks, tā ir, Mārtiņ, tā ir ne tikai praktiskas zināšanas, tu iegūst aizbraucot, bet kļūst arī, pašapzinīgāks un saprot, ka tu vari kaut ko. Ļoti noderīgi, manuprāt, tas ir jauniešiem, jo tad, kad tu aizbrauc uz turieni, tad ir tā, ka, šeit Latvijā tev ir mājas, tev ir skola, tu esi apgādībā, tur tu aizbrauc un tu esi viens. Un tu mācies, teiksim, dzīvot viens un patstāvīgi, un tā ir, teiksim, daudziem tā ir pirmā pieredze. Un pēc tam, kad tu atbrauc šeieni, tu jūties, tā, ka tu saproti, ka tu spēj par sevi parūpēties, spēj sevi motivēt un, būt patstāvīgs un spēj kaut ko izdarīt. Ir vēl kaut kādi spilgti piemēri, kur jūs varat teikt, jā, mūsu apmācības izgājuši cilvēki, tagad viņi dara to. Ir gan cilvēki, kas ar vīna zinību, piemēram, nekādā veidā nav bijuši saistība, bet pašiem tāda intuitīva un tīra cilvēciska interese ir par šo dzērienu, kuri no sava pamatbiznesa tā sāk domāt par kaut kādām jaunām iespējams tās pašas krīzes iespaidā. Un šāda vizīte, piemēram, dažiem cilvēkiem ir ļāvusi ar braucienu uz Portugālu un tur sadibinot kontaktus ar vīna saimniecībām un vīnziņiem un vīndarītavām, atbraukt atpakaļ ar samērā jau konkrētu plānu par to, kā importēt šeit Portugāles vīnu un kā attīstīt šo mazo biznesu šeit. Tāpat ir stomatologi, mākslinieki, kori, operas cilvēki bijuši ir šādās te vizītēs. Operas mākslinieki, vai ne? Bet mēs, starp citu, varam arī nostīties viens sižets, ko Daņa Jāņkala sagatavojas par cilvēku, kas nav operas mākslinieks. Viņš ir politologs, bet 29 vecumā izdomājis, ka grib iemācīties spēlēt flautu. Gundars Trēders, Daina Jāņkalne. Daina Jāņkalne un Gundars Trēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte. Kristaps ir diplomēts politologs, studējis Budapeštā. Viņam ir 29 gadi un cienījams amats. Nereiz vien viņš prezentējis savu darba rezultātus respektablai auditorijai. Pēdējā uzstāšanās filmēta Saeimā, piemēram. Un tagad minēsim, kur viņš steidzas. Viņš spēlē flautu? Jā. Domāju, viņš nav par lielu mūzikas skolai? Ir gan. Tie mazie bērni. Viņiem interesanti, man interesanti. Tad man ir tāds izaicinājums, cik es ātrā laikā varu panākt, teiksim, kādu 3. mūzikas skolas klases audzēkni. Šobrīd Kristaps ir Pāvula Jurjāna mūzikas skolas 2. klases skolnieks un mācās spēlēt flautu. Lai noslēgtu līgumu par mācībām un iekļautu viņu audzēkņu sarakstos, esot pieticis ar vienu sarunu skolas direktora kabinetā. Privāta skolotāja ideja neuzrunāja. Kā arī pie mājas tuvumā bija vesels 2 mūzikas skolas, likās itin loģiski, ko tur aicināt mājās, un tad jau nav grūti aiziet 100 vai 500 metrus līdz tuvākai mūzikas skolai. Spēlējot flautu par darbu nepadomās. Es varu teikt tā, ka neparasti tas, kad vīrietis nāk spēlēt flautu. Un ar tādu entuziasmu un tādu prieku, tas ir neparasti. Kristaps sāka mācīties spēlēt, neprasdams pat tā īsti lasīt notis, un joprojām šai lietā mēdz konsultēties ar sievu, piemēram. Viņš tagad var dziesmiņu nodziedāt atpazīstami, jā. Es pirmo reizi, kad dzirdēju, kā viņš dzied, es domāju, ka viņš joko. Tik šķīvi, ka tas bija vienkārši neticami. No kora aizmuka kādā 3. klasē, un mūziku vairāk nemācījos kopš 4. klases. Kaut kā atgriezās tā mīlestība uz mūziku un īpaši klasisko mūziku ap kādiem, pēc 20 gadiem. Un tad tā pakāpeniski arvien vairāk uz koncertiem sāku iet un arvien vairāk arī interesēja, kā tā mūzika top. Gan arī vēlme novērtēt, cik īsti lieli virtuozi tie mūziķi ir.
Un, nu, īstenībā, kopš esmu sācis tagad spēlēt flautu, tagad iet jau drīz būs pusotrs gads, tā cieņa pret labas mūzikas radītājiem ir, nu, es teiktu, 10-kāršojusies, jo it kā liekas tā, nu, no malas skatoties, nu, kas tur ir? Tur čīgā vai arī iepūš, kurš tad nevar iepūst? Tu vari pamēģināt, tagad tu vari izdarīt šitā, un tagad iepūst. Tad jau kaut kas sanāks. Jā, kā iepūš iekšā? Nu, nevis tā kā pudelē. Nē, pieliec tā. Nē, zanāk, ļauj man. Un tagad pamēģini pūt. Un tā koncentrēt. Ok, labi, tagad tev iedot arī visi pārēji, jo koncentrētāk un kaut kā šitā pūt, kaut kā tā. Nu, man ir bijuši tādi audzēkņā, kas ir pieauguši, nu viņi tā panāk 3 mēnešus, tu saproti, ka tur tik viegli tā lieta rokā neies, un tad nu tā atmet. Bet Kristaps turās kā zvērs. Bet es nevaru iepūst Kristapa flautā, tas nav mans instruments. Varbūt. Es zinu, ka es nekad džēlu nespēlēšu. Izrādās, Jurjānos ir sameklējams vēl kāds skolnieks tikpat solidā vecumā kā Kristaps. Un tā ir Kristaps sieva, kur pirms 3 gadiem tieši tāpat no nulles sāka mācības čelu spēlēt. Patiesībā Guna bija pirmā, kas atmeta ar roku priekšstatiem, ka mūzikas skola domāta bērniem. Man skolotājs saka, es esmu 3. klasē. Tā es arī jūtos. Mums ir koncerti bijuši ar citiem bērniem kopā. Tas ir ļoti interesanti. Vienkārši tas nodarbina pilnīgi citu galvas pusi tajā brīdī, kad tu nevis domā par Exceli, par Wordu, par kaut kādām darba pārbaudēm, problēmām, bet vienkārši pilnīgi koncentrējos uz to, kā tikt galā ar šo konkrēto takti, kā noturēt, kā atrast uz stīgas vispār precīzu skaņu. Jādomā, ka pavisam drīz neviens vairs nebrīnīsies par pieaugušajiem, kuri mācās. Pat ja mācībām nav tieši saistības ar konkrētā brīža naudas darbu vai karjeras pozīciju. Es tā domāju, ka tā ir mūža izglītība, jo tas, kas ir pārsteidzoši, ka ir ļoti daudzšķautnaina tā mūzikas spēlēšana, tas hobijs, jo viens ir tīri instrumentu spēle, bet otrs ir tas, kas galvā notiek, nošu raksta, izpratne, kaut kāda mūzikas vēstures, teorijas apgūšana. Tur ir grūti atrast kaut kādu uzreiz tādu sausu atlikumu, tā lai ar to pelnītu naudu, bet viennozīmīgi kaut vai es ceru, ka es kļūstu par labāku cilvēku un ir arī pašam tad uzreiz apkārtējā pasaule pilnīgi jaunā plāksnē atveras. Man mūža izglītības paraugs ir mans vectēvs, kurš, cik viņam ir tagad 85 gadi laikam. 85 gadu vecumā viņš pieprasīja, viņš ļoti interesējās par datoriem, un mēs viņam uzlikām datoru. Un viņš tagad mācās, viņš raksta ēpastus un tā tālāk. 85 gadu vecumā, man liekas, tas ir ļoti iespējīgi. Es nezinu, ko es varēšu izdarīt 85 gadu vecumā. Kristaps saka, ka mērķiem esot tendence mainīties, jo paškritika augot tieši proporcionāli varēšanai. Šobrīd man gribētos nospēlēt tās dziesmiņas, kuras man likās, ka es jau māku gadu atpakaļ, tā, lai man nebūtu kauns viņas publiski radiem nospēlēt, jo izrādās, ka tas, kas man likās labs sasniegums pēc 6 mēnešu flautas spēles, tas īstenībā skan pēc suģa. 3 skan, jā? Jā, 3. Es zinu, ka es nevaru nospēlēt ne Baha svītu, neko, bet viņa man palīdz iemācīties 4 taktiņas. Tā, lai man ir prieks par to, ka tad, kad es dzirdu šo te klasisko mūziku, tad es zinu, jā, es arī varu nospēlēt, vismaz 4 taktiņas. Es gribētu, lai vēl, ja es kādus 3 gadus labi paspēlētu, ka es varbūt varētu iestāties kaut kādā tādā mazā privāta grupiņā. Jo man liktos šausmīgi interesanti, ka es arī ar citiem cilvēkiem kopā varētu muzicēt un radīt kādu skaņdarbu. Tas vēl joprojām droši vien būs savam priekam, bet katrā ziņā gribās tā, lai nav ne citiem, ne arī pašam jāsarauc deguns, tad, kad spēlē, gribās tā, lai tas tā skaisti ir, līdzīgi kā jebkurā citā lietā, kur dara.
Runāsim par to. Nu, lūk, esam atpakaļ. Ir lietas, kuras tu vari arī darīt vienkārši kā hobiju. Pat ne tālāk profesionāli attīstot. Arī tas ir veids, kā izmantot šādus kursus un... Protams, nu, jo šis programmatiskais atbalsts un šis grants mazais katram no tiem, kas viņu izmanto, viņš jau neuzliek saistības. Faktiski, es domāju, ka tas viss, ko mēs šeit dzirdam, varbūt ne Mārtiņa gadījumā, tas ir interešu līmenī. Pietiek jau pilnīgi ar to sagatavošanas vizīti. Var pat tai mobilitātei nebraukt arī pat tām 5 dienām. Tur pieķert tik daudz ideju jaunu. Arī uzņēmumiem un komersantiem ir iespēja savus jaunos darbiniekus sūtīt tādā, apmaiņas vizītē uz to kompāniju, ar kuru viņi vai nu sadarbojas, vai grib sadarboties, vai vienkārši atrast kādu, kas tajā konkrētajā nozarē un profilā var piedāvāt šīs stažēšanās iespējas uz mēnešiem 2, 3, ja paveicis sarunāt. Tā kā īstenībā šis atbalsts darbojas nevis tikai, teiksim, tādā veidā, kā es aizēju praksē, bet tad, kad jau es esmu uzņēmumā strādājoši, arī tad man ir iespēja to turpināt, ja mans darbdevējs tam saredz jēgu, jo viņam jāiesniedz tas projekts. Visgrūtākais tajā visā procesā ir dabūt partneri, pie kā aizbraukt. Jā, ja to nepiedāvā Izglītības attīstības aģentūra, nekas tev pašam jāsameklē. Tev ir vispirms jāizdomā, jānobriest tam visam un jāmeklē ir partners pašam. Tas ir visgrūtāk atrast, jo neviens arī pilnīgi tā cilvēks savā biznesē negrib dalīties. Ne es īstenībā, ne arī citā valstī. Man vienkārši novēcās, ka viņi bija holandieca Francijā, pie neviena franča, tu tā nemaz neaizbrauc. Nevarēja tā, Ieva pārmeklēja visu novadu, visu to Provansas novadu, neviens, ar ko jūs ar kādu draudzēties. Kaut kādu Latviju aicināšu pie sevis un mācīšu. Bet tad, ja pie jums kāds gribētu braukt, jūs nemaz neņemtu tā apmācīt viņu vai ņemtu? No tālas valsts ņemtu, kāpēc nē? Jo tur, kur tā Klēra teica, mācies, jūs zini, ka jūs esat nabadzīga valsts, jums visu vajag, visu, ko stieru, visu ķer, mācies, domā par to. Ved mājās un visu realizē, jo tu esi tik tālu un tu man neesi konkurents un tu man neesi biznesa konkurents. Tas ir, tā, lai valstī, citā valstī, bet arī tas vispirms tev pašam jāizbrauc, lai tu pieņemtu arī tādu lēmumu, ka tev ir jāpalīdz. Tai otrai valstī arī izkūties šādā veidā, ja tev prasa, tev jābūt atvērtam. Priekš tam jau mēs esam Savienībā Eiropas. Par cik es esmu iegājusi tā apritē, viņi jau piedāvā no Spānijas atnākt tāda un tāda sieviete, kas vai jūs rakstiet projektus, mēs jums piepalīdzēsim atrast partneri. Tas jau sāk darboties. Tas jau darbojas. Nu jā, ir dažādi. Mēs arī dzirdam par to, ka vajadzīgas ir organizācijas, kas ir aizmugurē tiem, kas dodas kaut kur šādā veidā ceļot vai nē, bet es gribēju šo sarunu turpināt un aicināt studijā mūsu nākamo viesi, teikt paldies Mārtiņam Ķīsim par to, ko viņš mums izstāstīja un uzaicināt Evu Losanu. Jūs varētu nākt un piebiedroties mums. Labdien. Labdien. Labvakar, prieks redzēt. Mēs esam runājuši par cilvēkiem, kas ir izdomājuši kaut ko papildināt, bet ir tādi, kur varbūt nonākuši bezizējas situācijā, viņiem nav darba, un tad ir tādi, kas griežās pie jums, un ko jūs viņiem varat dot šobrīd? Tas primāri svarīgais būtu arī profesionālās kvalifikācijas ieguva, lai būtu šī profesija. Vai nu pārkvalificēties, vai arī gadījumos, ja varbūt vispār nav šī profesija iepriekš iegūta, tad šajās speciālajās tālāk izglītības programmās, kas arī ir orientētas tieši uz pieaugušu cilvēku apmācību. Tad kā pārkvalifikācija? Jā, tieši tā, un tad tādā intensīvā kursā līdz 6 mēnešiem ir šīs programmas, un cilvēkam ir iespēja iegūt jaunu profesiju. Bet par ko ir vērts kļūt šobrīd? Es pēc tam pabeigšu un es aiziešu un man gaidīs kaut kur atpastām no. Ļoti dažādi. Man liekas, tā pamatlieta ir tiešām, lai cilvēks arī izvēlētos to, kur ir viņam sirds aicinājums. Tas tā ideāli, vai ne, sirds aicinājums, bet Kāda jēga mācīties par šuvēju, ja, piemēram, tuvākajā reģiona apkārtnē un blakus reģionā nav neviena šūšanas uzņēmuma? Vai, piemēram, vai mācīties... vai mācīties kulināriju, ja tu zini, ka tev pašam īstenībā tu neesi mieru strādāt virtuvē. Ir tādas situācijas, kad cilvēki izmācās un pēkšņi saprot, nē. Cilvēks varbūt tīrējais tādas, ja tā varētu teikt, modes lietas aiziet to programmu apgūt, un tad bieži vien ir tā, ka it kā, tas diploms ir, bet tā vēlēšanās un spēja strādāt patiesībā tai profesijā nav. Dzīves garš noteikti ir pamēģināt kaut ko neparastu, nebijušu, pārsteigt pašam sevi. Dzīves garš ir tā, ka tev ir izauguši labi bērni. Un tad tu esi vienkārši laimīgs. Jūs strādājat koknesē. Kas notiek apkārt cilvēki? Jūs redzat, ka viņi ir motivēti apgūt kaut kādas jaunas lietas. Ir viegli atrast, piemēram, darbinieks, ar kuriem ir vērts sadarboties?
Nu, ir tā, ka laukos jau cilvēku, tādos īstos laukos cilvēku nav vairs. Jaunieši negrib palikt, bet mūsu apkārtne ir ļoti, kaut mums tāds pagasts ir tāds ļoti tāds enerģisks vadītājs, un mums viss kaut ko jaunu izdomā, mums tagad ir kaut arī par līdera naudu, ir uztaisīt zaļais tirdziņš, un sākās jaunas tirgošanas jauna sezona, un katrs tiek aicināts šo zaļo tirdziņu, tur pa ceļa malā, lai tu var savu produkciju vari nākt un pārdot, skaisti un nosfaltēts, un uztaisītas teltis un galdi un viss. Tev ir jāražo, lai tu varētu pārdot, vai lai varētu pārdot, tev ir jāražo, un galā produkts jāražo katrā sētā. Ko es gribēju teikt, tas ir ļoti svarīgi. Es par cik esmu no laukiem, tad es par laukiem vairāk arī gribas pastāstīt. Par to, ka tur, kur es biju Francijā, tur katrā sētā gala produktu ražoja. Tas jau ir tas. Un uztaisījām tagad kopumsē tirgu, bet nav produkcijas. Kas trūkst, vai arī pārāk liels tas birokrātiskais sloks, vai tās ir bailēm lielas acis, cilvēks baidās no tā visa? Nemaz vienmēr tā nav, ka būtu arī tāda atsaucība, ka cilvēki būtu ar mieru uzņemties to atbildību, jā. Pirmajā brīdī it kā liekas varbūt jā, bet tikko jūt, ka ir kaut kādas saistības, jā, tā arī ir šī nedrošība. Nu, tā varētu būt tāda jauna profesija, pārliecināšana, jā? Nu, pārliecinātājs. Pašvaldībā, novadā, pagastā. Mēs esam tādi ieraušies, tā kas savās mājās, tas ir slikti. Būtu vairāk atvērti. Atvērtiem un uzdrošināties vairāk vajadzētu. Jā, tagad es biju atkal no Leonardo da Vinci, biju pie Vīnes, un es braukāju pa zemnieku saimniecībām. Katrā zemnieku saimniecībā dzīvoja vecmāmiņa, meita vai dēls, māsbērniņi visi dzīvoja mājās, un katrs ražoja savu produkciju un veda uz veikaliem, pārdeva. Tas mums baigi trūks. Tas ir rīktīgi trūks šīs pārmantotības. Tu nobrauc lejā pilsētiņā, tur ir veikals, kur visi tie zemnieki visu to ir saveduši un visi iet ēst. Tur nav vajadzīga Maksima vai Rīmī. Jā, tas ir svarīgi. Laukos vecmāmiņa audzina mazdēliņu. Labākā gadījumā Rīgas mazdēliņu. Jā, tas ir ļoti, tā ir tāda baigi man tas bija pilnīgi sāpīgi, teikšu atklāt. Tā, kad likās, ka sētas ir tukšas un jaucam tik nost, bet zeme taču ir pamatlīdzeklis un pasaulē tik daudz badu mirs. Jā, un tie visi cilvēki, ko jūs arī pieminat, kas aizbrauc uz ārzemēm, viņi jau tur nav darba devēji, viņi tur ir darba ņēmēji, viņi brauc darbu tur meklēt. Mums tā uzņēmēja darbības gara patiešām kritiski pietrūkst. Tas ir sarežģīti, vai ne? Bet no jūsu skatu punkta, ko var darīt, lai tas mainītos, lai cilvēki tas jāliek ir skolā jau skolā. Jā, tas jāliek ir skolā ar iniciatīvu, ar tādu radošumu neapspiešanu. Skolā, patriotismu. Arī tas, ka tu vari. Tu proti un tu vari. Tas amerikānisks sauklis. Nē, es nesaku amerikānisks, bet tas mūsēs. Slavēšanas. Neko. Man tur vieniem draugi aizbraukšu uz Norvēģiju, iet bērnu dārzā un Norvēģi karoks viņam katru dienu jācilā un himna jādzied. Kur mums ir tā, ka katru dienu latviešu karogu bērnu dārzā liek cilāt un himnu dziedāt? Bet tais laukos mums ir tik maz cilvēki palikuši patiešām, kad jā arī tur tas uzņēmēja gars radīsies un es sākšu to trusīti audzēt un truša gaļu pārdot vai spiest smilcērkšķu eļļu. Tad jādomā, kur tu to produkciju liksi, jo to cilvēku apkārt vairs nav tik daudz. Tas nozīmē, ka vienalga tas uzņēmējs agri vai vēlu vērsīsies pie tiem uzpircējiem, kur viņš šo produkciju var atdot tālāk. Bet tur jau ir kāda izēja, vai nav? Ir kooperējis un ved uz Rīgu. Arī jā. Ir kur, jā. Reāla pieredze, kā jūs nodarbs notiek arī. Reāla pieredze, es domāju, ka ja mēs vēl valstī pagrieztu tā, ka, es pa laukiem vairāk, tā kā, ka mums visiem galvā pārgrieztu to, ka ir bioloģiskā pārtika. Tā kā es teicu, par cik tā šis raidījums ir Eiropa. Par Eiropu, tad es to varu teikt, ka Francijā, tur, kur es dzīvoju, viņiem bija tā, ka viņš teica, man vienalga, kas man ir mugurā, bet man nav vienalga, kas man ir vēderā. Es biju taisni vīnogu laikā, tad viņu pašu vīnogs maksā 2,9 eiro pa kilogramu. Viņa sapo 3. dienā sāka pūt. Un tur pat Itāļi pa 90 centu un viņus nepirka un nēda. Pērk savējās bioloģiskas. Tāpēc, ka tas ir tā ir pārtika, jā, jo to, ko mēs tur sēdamies ar to ķīmiju, tas jau kaut kur izsit tev kaut kādu ķieģelīti un tu slimo. Andi, jūs saimniecībā ir cilvēki, kas strādā, kurus jūs ņemat darbā? Vai jūs pat tiekat galā? Es tikai lielākoties paši mēs tiekam galā. Bet vasarā tādi sezonu strādniekus. Es saprotu, ka tās visas lietas, kas šeit pat Latvijā ir iegūtas. Rudzu puķu, salvijas destilāts, sezama, mandeļa, lavans un roža eļļas. Un tie visi izēvielas ir šeit kaut kā tur? Pašlaik, jā, mandeļu un sezama eļļu spiež arī jau Latvijā.
Tā kā viss Latvijā ražos produktus. Lieliski, un pie tam tie cilvēki, kas kaut ko dara paši, vai ne? Šie visi cilvēki, no kā es pērku, viņi visi dara, un es vēl nodarbinu cilvēkus, arī mūsu māksliniekus, redziet, mans iepakojums ir no balta porcelāna, un iepakojumā ir koka kastītes, īsta koka kastītes. To arī ražo cilvēkus, arī viņu biznesu balstu. Tas koks, ja? Īsts Pēc koks. skaņas? Pēc skaņas, jā. Es viņu biznesu balstu, un es arī esmu darba devēja arī šiem cilvēkiem. Vismaz 3 uzņēmēji jau strādā uz mani Latvijā, un tāds arī veidojas. Tā ir tā labā ražots ziņa. Latvijā, tā ir labā ziņa. Tā ir viena labā ziņa. Jā. Varbūt vēl, ko es gribētu palūkt, kā cilvēkiem Latvijā to dzīves garšu iegūt, to vēlmi mācīties, attīstīties. Kas ir tas, kas viņiem būtu jāizdara? Annas kundze. Tad man jāsaka, par cik raidījums ir par Eiropu, tad es aicinātu visus skatīties Leonardo da Vinci mājaslapā. Viņiem ir sagatavošanas vizītēm nauda visu gadu, un rakstīt šīs vizītes, un braukt uz svešām zemēm, un mācīties mazajiem uzņēmumiem, un galvu augšā, un tas viss izdosies, un mēs būsim bagāta valsts. No jūsu mutes? Dievalsī. Nu, lai tā būtu, paldies jums, ka atnācāt, paldies par sarunu un novēlot visiem dzīves garšu arī visu šo vasaru. Es no jums atvados uz redzēšanos. Nē, tagad man jāsāk domāt, kas dzīves garša. Gundars Strēders, Daina Jāņkalne. Daina Jāņkalne un Gundars Strēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte.